jā, pārniek Renčik, tev ir pilnīga taisnība. Nē. Kaut kur vajadzēja būt. Diezin vajag. Un šeit. Diezin vajag. Viņš nebija tāds cilvēks. Tad laikam vienīgais variants ir likt lietā šo. Šis ir tāds muļķīs ar komplekts. Tad būs jāliek lietā. Iet, patu šitā. Patu šitā. Tas liet, pamēģināt. Man iepriekš. Ielots taču. Ielots. Šī smarža tik pazīstama un reāla. Ak, Just, vecais draugs. Jāni. Pie darba, Jāni. Jāni. Jā. Labi, sākam izmeklēšanu. Man vajadzēja būt piesardzīgam. Jālikvidē visas lietas, kas varētu saistīt Justa pazušanu ar mani. Putekļus arī neslāvēt. Devies kādā ceļojumā, lai tādu dabūtu. Renan, tev kaut kas ir? Tur viss kārtībā, nav nekas. Nekas nav nokrits. Nekā nav. Jā, un tāpat. Paldies Dievam! Nu neko. Izniekojuši tikai veselu dienu. Saprot, dienu. Nu neko. Ejam projām. Šeit lieta darīt. Ej, stādī gribās varētu veselu mamutu apēst. Ko, tu gribēsi? Ēst man negribējās. Pavisam noteikti ne viņa kompānijā. Nē, es labāk iešu mājās gulēt. Gar dienu bijusi. Jā. Nu neko. Gan jau citurreiz, Jāni. Noteikti.
Nē, ēst man negribējās. Ne pavisam jau viņas gatavoto. Tu savu dzīvokli atradi? Meklēju, nopietni meklēju. Tā. Jā, lūdzu. Labvakar, detektīvi Jāni. Kas zvana? Cilvēks, kas zina vairāk nekā viņam pieklāt. Kas zvana? Detektīvi kungs, es zinu par jūsu noslēpumu. Ko jūs zināt? Es jau teicu. Ko pie vēlna jūs varat zināt? Es zinu pietiekam daudz par jūsu draudzīgajām attiecībām ar labākajiem draugiem. Ko jūs gribat? Neko jau daudz. Tu pats labāk zini, ko es gribu, Jāni. Ko? Es pacelšu! Must you dance quite so close with your lips touching his... Jā. Labs rīts, detektīvi kungs. Kā sievai, vecmāmiņai un justām. Ko tu gribi no manis? Nu, tas tev pašam ir jāizdomā. Es domāju, tu zini, ko es gribu. Nezinu. Tev ir laiks padomāt. Tu esi no policijas, vai ne? Nu, jau detektīvi. Tu esi no... Neilgi pēc zvana pie manis atkal ieradās jaunais Kanderu nozīmētais pārinieks, un mēs devāmies pie detektīva seržanta Kārļa Kanderu uz iecirkni. Kā Renārs paziņoja, Kanderam esot jauna, vitāli svarīga informācija justa lietā. It kā man uztraukumu vēl netrūktu. Kas ir šis noslēpumainais zvanītājs? Un ko Kanders ir atklājis? Vai kaut ko, kas saistītu mani ar pazušanu? Un kā lai pazudina atmiņas, ja tās visu laiku tiek pārcelātas un pārcelātas?